Mani sauc Kristīne, es esmu televīzijas raidījuma vadītāja, un es pat nezinu, es mēdzu iesaistīties ļoti daudz dažādās lietās, jo man viss kaut kas interesē, kas notiek. Mani sauc Marija. Esmu Latvijā pirmā bezietekuma veikala burka dibinātāja. Es gribētu, lai tu noraksturot sevi 3 teikumos. Nemiera dvēsele, nekad nav miera. Pirms pastāvīgi kustēties, mācīties, uzzināt, izzināt, saprast. Utopiska vēlme mainīt pasauli, uzlabot pasauli. Tas nemiers bija tas, kas tevi urdīja? Tas nemiers ir tas, kas man traucē dzīvot arī šodien. Ja. Bet vai tas tev arī bija kā tāds pamudinājums radīt burku? Nemiers. Jā, tas ir gan pozitīvais, gan ne, varbūt citreiz tas traucē, bet kādos brīžos varbūt tas arī tas urdītājs, kas novad pie kaut kā, kas notiek tā dzīvē. Laimīgā roka, bet tas man ir aizdoms, ka mums būs visi jāizvēl ārā. Tā kā. Ja tu varētu mainīt vienu sabiedrības paradumu, lai veicinātu pozitīvu ietekmi uz vidi, kas tas būtu? Laika pavadīšana tirzniecības centros. Kāpēc? Pirkšanas kultūra man nepatīk. Man nepatīk tas, ka mēs pērkam pirkšanas pēc. Es uzskatu, ka jāpērk ir tikai tad, kad tas ir vajadzīgs, tikai tas, kas ir patiešām vajadzīgs. Vai, piemēram, pirkšana, lai tā kā stresu kaut kādā veidā mazinātu. Tas, ko tu saki, ir ļoti būtiski, jo tas arī noved tālāk, vai ne, pie izvēlēm, kaut kādām pašām modes tendencēm, un tas jau viss iet tādā ķēdītē. Bet, lai tur varbūt arī būtu citādāk, es kā cilvēks, kurš dodas dabā, man katru reizi, kad es eju dabā, man ārkārtīgi sāp sirds par to, ko cilvēki atstāja dabā. Jo es redzu arī tās tālākās sekas, kas ir. Piemēram, tas jūras krasts, kur, piemēram, cilvēki, kas smēķē, atstāja tur savus cigarešu izsmēķu galus, kas tur ir ļoti daudz. Es zinu, kas ir to sastāvā, es zinu, kādu iespēju sastāv uz apkārtējo vidi. Piemēram, dabas takās, kad es eju un redzu, piemēram, ka cilvēki ir atstājuši punžas, pudeles, burkas ar pārtikas atliekām, piemēram. Tā cilvēku varbūt izpratni par to, ka viss, ko mēs raidām, tāpat, tas tur paliek. Cilvēki joprojām laiž debesīs balonus, piemēram. Balons jau neaiziet tur kaut kur apciemot Marsu, piemēram. Prom no acīm. Jā, tas kaut kur piezemēs, tepat uz mūsu planētas, un bieži vien tā ir jūra un tā tālāk. Cik es, Kristīne, saprotu, kas ir tie cilvēki, kas tā rīkojās? Vai tiešām kāds mūsdienās nav tā kā dzirdējis un nesaprot, ka tie atkritumi no tā paša meža vienkārši nepazudīs tāpat vien, ka tur ir daudz to negatīvo saku tam? Es nezinu. Man šķiet, ka tie ir cilvēki, kas nemīl vienkārši apkārtējo vidi vai nav sapratuši. Ņemam nākamo. Vai tu būtu gatava upurēt savu komfortu, lai mazinātu savu ietekmi uz vidi? Piemēram, celties agrāk, lai uz darbu dotos ar velo, nevis ar mašīnu. Es laikam šajā gadījumā sacīšu, ka nē, jo tas nozīmētu, ka man būtu, piemēram, jāceļās 2-3 un jāmēģina ar velosipēdu šķērsot principā visa Rīga. Jautājums, kas manā gadījumā būtu grūti realizējams. Kā tev? Tu būtu gatava? Es gribētu mācīties no tevis un arī gribētu vairāk agros rītus savā dzīvē. Tu tiešām domā, ka tu gribētu tos agros rītus? Es gribētu izbaudīt to dabas mošanos. Bet par to riteņu braukšanu ir tā, kad es dzīvoju ārpus Rīgas, arī nesanāktu baigi labi pa šoseju, es tā kā nejustos īsti. Velkam te nākamo varam. Vai esi kādreiz nonācis dilemmas priekšā, kad ilgtspējīgi risinājums sadurs ar ērtībām vai personīgo komfortu? Kā rīkojies šādās situācijās? Jā, īstenībā briesmīgi ūdens. Dzeramais ūdens man vienmēr ir līdzi. Es vienmēr ņemu ūdens pudeli līdzi sev, meitei, aizmirsu paņemt ūdeni. Meita pēc treniņa saka, tu viņu grib dzert. Šeit tas konflikts. Teikt viņai, tā kā pagaidi, pacieties, mēs aizbrauksim līdz mājām. Bērns grib dzert. Šajā gadījumā bērns ņem virs rokas, nopirka ūdeni. Nebija par to priecīga. Es tevi pilnībā saprotu. Zini, kas man regulāri sanāk? Tas ir tāds, jāsaka, pilnīgi muļķība. Mana muļķība. Es kaut kā aizmirstu ik pa brīdim ielikt tos iepirkumu maisiņus līdzi somā. Man ir audumu maisiņi, protams, ir ļoti daudz tādu audumu maisiņu, kā jau visiem, ir. Tad es esmu izdomājis sev triku, ka man ir diezgan liela tā ikdienas soma. Bet ja to iepirkumu ir vairāk, es
katru reizi sevi nobaru iekšēji. Nu, tāpat arī es esmu domājis, piemēram, par tāds ļoti liels un patiesībā sakot smags temats, un tas ir, piemēram, arī tie paši lidojumi, ar kuriem, piemēram, mēs lidojam. Bet es esmu cilvēks, kuram arī darbs ir saistīts ar to, ka ir šādi tad kaut kur jālido. Kā es to risinu, es domāju par to, kas ir tas, ko es savukārt varu darīt. Mēģinu nevis visu laiku, piemēram, domāt, Kristīna, tava šī gada, piemēram, klimata nospieduma pēda ir dramatiska. Bet tad es domāju, labi, ko es varu darīt kā cilvēks, kas strādā, piemēram, televīzijā, ko es varu darīt ar savu darbu, ko es varu darīt ar saviem sociālajiem tīkliem, lai kaut kādā veidā runātu par šiem tematiem, lai aktualizētu, lai arī savās rīcībās kaut ko citu, piemēram, mainītu. Tas ir pareizi, bet, Kristīna, es tev silti iesaku nekad sevi nevainot. Es domāju, tu man tūlīt, Kristīna, es tev silti iesaku nekad neceļot. Vainas izjūta, man liekas, ir baigi sliktā, un arī šajā vides ilgtspējas kontekstā. Citreiz gadās, arī man gadās aizmirst kādu no tiem entajiem maisiņiem, kas man ir, bet man veicās, es vienmēr var aizmest uz burku, un tur vienmēr visi maisiņi vienkārši pazūd ļoti ātri, tāpēc, ja to sakrājās mājās, maisiņi droši var atnest, ātri atradīs jaunas mājas cilvēkiem, vajag maisiņus vairumā, kā izrādās. Kristīna, kā mēs ar tevi varam nodrošināt, ka nākamās paudzes mantot tīru un veselīgu planētu? Kāds būtu galvenās darbības vai paradumi, kas mums kā sabiedrībai būtu jāveic vai jāmaina, lai to nodrošinātu? Man šķiet galvenais uzdevums ir cilvēkos jau kopš bērnības raisīt apziņu par to, kas ir svarīgs. Un tajā brīdī, kad cilvēkiem ir kaut kas svarīgs, mēs tam negribam darīt pāri. Ir tāpat kā mums ir ģimene, kuru mēs mīlam, mēs nekad negribam apzināti nodarīt pāri savējiem. Nekad. Tāpēc, ja cilvēkos būs šī apziņa jau no pašas bērnības un tā mīlestība, tad negribēsies darīt pāri dabai. Un tad tas ies no paudzes paudzē, un mēs mīlēsim to, kas mums ir apkārt. Neko pielikt, neko atņemt caur mīlestību. Jā, īstenībā viss, ko tu dari caur mīlestību, viss tas arī sanāk, vai ne? Un ja tu dari kaut ko bez mīlestības, bez sirds un dvēseles, tad jau arī rezultāts. Mēs tagad domāju, arī tiešām jautājums ļoti sarežģīts un noteikti caur mīlestību tas ir veids, kā, bet it kā ir daudz cilvēku, kas cenšas, dara, stāsta šī projekta ietveros, bet ja tā politiskā vide, tā politiskā griba un ja tā peļņa, peļņa tiek stādīta par visu augstāk, tas, ko es gribētu mainīt, tas viens no iepriekšējiem jautājumiem, lai nauda nebūtu tik ļoti svarīga, lai tās īstās vērtības varbūt izkristalizētos un nostātos īstajās vietās. Par ko es daudz esmu domājusi, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā šobrīd jau ir bioloģiskā daudzveidība krietni ietekmēta. Un domājot, piemēram, par to pašu bioloģisko daudzveidību, planēta ir absolūti neizpētīta. Un mēs nekad nezinām, kurā no tām zālītēm, kura, piemēram, cilvēku darbības rezultātā mums vairs uz šīs planētas nav, bija kaut kāda, piemēram, īpašā medicīniskā funkcija, ar ko, piemēram, varēja ārstēt kādu šobrīd vēl neārstējumu slimību. Un mēs vienkārši tikai to nezinām. Mēs jau nevaram, mums nav arī tā kapsēla, lai mēs visu varat izpētīt līdz galam, vai ne? Saprast, kur kas slēpjās. Šis gan ir visi burvīgi jautājumi. Šis arī ir ļoti burvīgs jautājums. Kā tavuprāt cilvēki varētu apvienot tehnoloģisko progresu ar dabas aizsardzību? Kas tas varētu būt? Teorētiski. Taču varētu, tā kā mežā, kad tu kaut ko izmet, un tajā brīdī jau varētu tas skaneris, tā kā pī, un uzreiz jau tam cilvēkam sodu. Man šķiet vispār, ja mēs tā runājam par tehnoloģisko progresu, ka ņemot vērā to, ko dara kaut vai mūsu Tehniskās universitātes jaunie zinātnieku prāti, man jau šķiet, ka šis viss iet tādā labā dinamikā, saprotot, ka ilgtspēja ir, principā ilgtspējai nākotnē ir vienkārši jādarbojās ar tehnoloģijām kopā. Citādāk nemaz nav vispār iespējams. Kā tev šķiet? Ilgtspēja ir moderna un stilīga. Bet kāpēc? Kā tu domā? Kā man varētu šķist? Es domāju, ka noteikti. Zini kā, es pat neteiktu, ka ilgtspēja nav, kā tur bija moderna? Moderna un stilīga. Es domāju, ka ilgtspēja vienkārši ir. Tas ir gan moderni, gan stilīgi, gan vienkārši tas ir tāds jau pamats. Man šķiet, ka ja mēs paskatāmies uz tāds jaunu cilvēku perspektīvas, tad man šķiet, ka jauni cilvēki dzīvo ļoti ilgtspējīgi, liela daļa ļoti. Un tad līdz ar to mēs varam, ja mēs pieņemam, ka jauni cilvēki
diktē trendus, tad tas ir stilīgi un moderni. Es atceros, kad es biju skolas laikos, mani apsmēja par to, ka man bija drēbes no lietoto preču veikalu. Un tas bija tā man diezgan sāpīgi. Tad tagad man šķiet, ka tas ir forši, tas ir stilīgi, tas ir moderni, super. Un par to stilīgo moderno, kas man nāk prātā. Manā jaunībā teica dermantīns fuj. Tagad saka eklāda, super. Kādas būtu tavas ieteicamās pirmās darbības kādam, kurš vēlas uzsākt ilgtspējīgāku dzīvesveidu? Mūsdienās nav iespējams nebūt videi kaut kādā mērā draudzīgiem. Lielākā daļa, manuprāt, šķiro atkritumus vai vismaz mēģina kaut ko darīt tajā jomā, un arī komposts ir mājās un tā. Tad, piemēram, cilvēki, es domāju, ka pārdomā savus pirkumus, izvēloties labākā auduma, piemēram, labākas kvalitātes. Būtu, kā tu jautāji, atbildot tieši uz to jautājumu, ko tu jautāji, ir vienkārši piedomāt pie kaut kādām izvēlēm un sākt ar kaut kādu mazumiņu, bet ieviest to jau kā daļu no disciplīnas. Vienkārši sākt ar kaut ko, piemēram, izdomāt, ka, piemēram, mēnešu laikā pamēģināšu ēst veģetāru uzturu. Kā tu domā, ko varētu? Ko tu ieteiktu? Viennozīmīgi es piekrītu tev par tiem mazajiem solīšiem. Tās viss apņemšanās un stingri groži, un tagad, ja es to neizdarīšu, tad es jutīšos vainīgs. Tas tā pavisam noteikti nē. Bet pirms droši vien kaut ko pirkt, padomāt. Ja tas ir nepieciešams, cik ilgi tas kalpos, kas notiks pēc tam, vai tas ir vajadzīgs, un vai ir kādas draudzīgākas alternatīvas, kas mūsu dabai nodarītu mazāk ļauna. Mums pievienosies Ines. Ines, man šķiet, ka tev būs laimīgā roka, kurai ir jāizlok nākamais jautājums. Lieliski, jā. Tā, mūsu jautājums ir, vai tu uzskati, ka cilvēki varētu kādreiz izdzīvot bez dabas? Vispār. Bez alkotu galgalā. Man šeit nekas nav iespējams bez dabas. Vispār. Tas nav... Protams. Jo man liekas, vienkārši šobrīd arī kaut vai padomāju, piemēram, tas atkrituma apjoms, kas ir okeānos, ir pilnīgi atkritumu salas, ja veidojās. Un man liekas vienkārši saprast tiešām to dabas nozīmi, mēs esam dabas sastāvdaļa, bet mēs neesam dabas valdnieki. Mēs nevaram ar savām rīcībām tik ļoti negatīvi ietekmēt to, kad būtībā esoši, kā saka, uz esošajām šīm visām tradīcijām un turpinot saimniekot, skaidrs, ka labi nebūs, vai ne? Jā, absolūti piekrīt, jo tehnoloģijas nekad, tās jau nespēja arī eksistēt, lai uzbūvētu kaut kādas tehnoloģijas, jo tur arī ir tie dabas resursi nepieciešami. Vienīgi man atkal liekas tā, lai mēs varētu ar dabu tā mīļāk dzīvot, man liekas, mēs tiešām tās tehnoloģijas noder, jo tur ir atkal tas tāds, ka mēs varam aprits ekonomikas principus, vai ne? Atkārtot, izmantot vai ilgāk izmantot, vai tiešām iegādāties kvalitatīvi. Un tad dot ilgāk šo to dzīves laiku. Jā, tie vidas risinājumi, kas tiek meklēti man šeit ar tehnoloģijām mūsdienās, tas ir tā, ka dažreiz jau šķiet, ka es gribētu teikt tā, ka mūsdienu jaunie zinātnieku prāti, viņi vispār neskata tehnoloģijas atrauti no ilgtspējas. Viņi skata, viņi saprot, ka mēs nerunājam par ilgtspēju kā par nākotni, mēs runājam par ilgtspēju kā jau tā kā mums tur bija jābūt aizvakar. Tieši tā, jo Kristīna, man liekas, vienkārši ir ļoti labi, tu ieminējies, jo būtībā ilgtspēja ir, mēs skatāmies gan šos te vides, ekonomiskie, sociālai un inovācija. Bez inovācijas mēs viennozīmīgi nekur mēs nevaram, jo lai mēs būtībā rastu šos te jaunas risinājumus, kā saka, ir tas teiciens, mēs nevaram atrisināt problēmu ar tādu domāšanu, kā mēs to radījām. Mums ir jādomā pilnīgi jauni risinājumi, jauni šīs te iespējas, top arī jauni materiāli vai ne, kas pilnīgi, man īstenībā pēdējais, ko rādīja, piemēram, kafijas biezumi ir ļoti liela problēma. Un tad tiešām ir izdomāt vienkārši tehnoloģiju, kā, piemēram, to pārvērst par traukiem. Ja? Mēs padomājam par mūsu atkritumu poligonu Getliņiem. Tad, kad viņš tika tā kā veidots, viņi vispār nedomāja par to, kas notiks tālāk, kā aizies notikūdiņos. Vispār nebija izpratnes, nebija iedziļināšanās nekādas. Gadiem tagad ar pieredzi mums nāk tā izpratne un viss cerīt uz mūsu jaunatni, kam tās izpratnes būs vēl vairāk nekā mums. Jā, jo patiesībā sakot, ja mēs tā paskatāmies, tad arī tie cilvēki, kas strādā vides jautājumu amplitūdā, viņi ir ārkārtīgi daudz devuši. Viņiem pašiem varbūt dažreiz šķiet, ka tie tādi mazi soliņi, kur vidī šķiet, ka tas darbs ir bezjēdzīgs, bet patiesībā sakot, tā nav, jo, kad mēs paskatāmies to lielo bildi, mēs redzam ārkārtīgi daudz laba, kas ir noticis. Mēs ejam pa labu ceļu, cerams. Jā, tieši tā. Nezaudējam cerību. Jā, sadzīvoties kopā ar dabu. Jā.